mēs redzam, ka tagad arvien vairāk un vairāk arī šogad cilvēki ir pamodušies jau no paša pavasara sākuma, un viņi interesējās, kas notiek tirgū, kā pareizi darīt, kādus būvniekus izvēlēties. Un šī koku māju tendence parādās mums visiem daudz vairāk tieši no klientu puses. Interese par dabīgāku, zaļāku un daudz ātrāk uzbūvējumu māju. Šobrīd tie galvenie aspekti ir termiņš, cik ātri, un tas, ko mēs redzam, ka koku karkasā ļoti viegli un ļoti ērti ir veidot modulāro būvniecību. Restīvi rūpnīcā tiek izdarīts 95% no darba. Māja tiek ar pilnu iekšējo ārējo apdari sagatavota rūpnīcā, un tad vienkārši ar 1, 2, 3 mašīnām aizvest uz objekta, uzlikt uz skrūpāļiem, savienot kopā, un nedēļas laikā cilvēks iet iekšā un dzīvo savā mājā. Tas cipars, kad 70% mājas, privāta mājas ir būvēts ar no koka un koka karkasu, tad tas jau ir fundamentāla maiņa. Ja mēs varbūt 5 gadus apakaļ runājam, tad varētu būt arī dažreiz bankas uzdev jautājumu, kā tad ir tas koks un tā. Tad es droši vien, kad varētu apgalvot, ka šajā brīdī šis jautājums vairs nav aktuāls. Bankai koka māja ir akceptējama un banka ļoti labi redz arī tos iegūmus.